esmu Mārtiņš Pīlēns, arhitekts un reizēm arī dizainers. Mans ceļš arhitektūrā un dizainā īstenībā ir datējums jau kaut kāds 8 gadus atpakaļ. Tas ir reāli tas pirmais brīdis, kad sācis intensīvi domāt, principā tas uzņēmts universitātē, un tajā brīdī tomēr jau es savā ziņā tāds profesionāls. Tad es studēju Veimārā kādu labu laiku, tad braucu pieredzes apmaiņā arī uz Austriju, gan mākslas skolā. Pusgadu nomācījos, gan nostrādāju, pusgadu. Tālūk, un tad es principā pirms 2 gadiem esmu atgriezies Latvijā. Tad principā šobrīd arī novembris arī sanāk, kad saņēmu savu diplomu. Un praktiski jau gandrīz no pirmās dienas, tur izņemot pāris dienas brīvlaiku, arī ķēros klāt 1+1 studijas dibināšanai. Kuras galvenais mērķis bija nodarboties gan ar arhitektūru, gan dizainu. Tajā brīdī, kad tu esi profesionālās jomas pārstāvis, tev ir jāizvēlās, kur tu ej. Tu ej pie kāda dizaina ikonas vai kāda nopietna arhitekta, kurš tev tomēr kaut ko nozīmē un strādā. Un tomēr kalpo kādu brīdi, kamēr tu uzstrādājies augšā. Bet šeit ir iespēja, šeit vēl ir daudz ko darīt. Protams, tajā pašā sākumā tev pats svarīgāks ir darbs. Tas, ka tev ir darbs un tas, ka tu redzi, ka tev būs iespēja gan realizēt sevi, gan pieteikt sevi un tam līdzīgi. Konkurence dizaina un arhitektūras jomās vai jebkurā radošā sfērā. Konkurence no vienas puses, ir sāpīga lieta, kas tev traucē varbūt dabūt vienu vai otru darbu, bet tā ir tā lieta, kas tev liek cīnīties. Un īstenībā, jo lielāka tā konkurence, jo tu pats sev vairāk noslogo. Bet tomēr tev ir vajadzīgi tie daudzie cilvēki, kas tev tomēr parāda un noliek vietā, tev atmet atpakaļ. Jo skatoties uz citu darbu, tu, protams, redzi, kur tu pats esi. Tur analizē viņu kļūdas, tajā laikā citi kļūdas tev parāda, ko tu dari labāk vai ko tu dari nepareizi. Un, tā salīdzināšanās, ne gluži, kā katalogā nolikt vienu otram blakus un paprasīt, kurš ir labākais. Tas nav pārāk veselīgi, bet sajūst, ka tev blakām kaut kas notiek un ka tu tomēr esi daļa, bet ne svarīga un tam līdzīgi, jebkurā brīdī tev var izmest ārā no aprits vai kaut kā tam līdzīgi, tas tev liek cīnīties vēl vairāk un ar to lielo pašatdevi iet uz priekšu. Latvijā man patīk tas, ka tomēr ir pēdējā laikā sevišķi īpaši aktivizējušies. Ir daudz cilvēku, kas dara visās jomās kaut ko. Veido tur radošu kvartālu, veido radošu apvienību. Šobrīd vairāk populāri, man liekas, arī vārds populārs ir pilnīgi nevietā, bet kas šobrīd notiek, ir tās starpdisciplinārās sadarbības un biroja veidošanās, kur ir gan grafiskie dizaineri, gan mākslinieki, gan teātra cilvēki. Viņi liek kopā savas tās idejas un studē kaut ko uz kājām. Mums ir bijis iespēja sameklēt to labāko. Un, protams, ir kaut kāda mēs esam izlaiduši to cauri visu kaut kādam filtram. Katram personīgi ir savs filtrs. Kādam ir tas, ko viņš ir redzējis, kas ir labs, kaut kas ir kopējams, kaut kas ir ieviešams. Es domāju, šobrīd mēs sākam konspektēt Eiropas labos domgraudus arī Rīgā un arī Liepājā un citās pilsētās Latvijā. Un tas sāk augt augšā. Daudz kas veidojās un mēs kļūstam ļoti urbāni un kosmopolītiski pilsēta, kur viss arī ir iespējams. Kad tad paliek vairs Rīga ir tāda, Ņujorka ir tāda, Berlīna ir tāda, bet Rīgai ir tas savs tēls un viņš veidojās un viņi jūt. Viņš nav momentā 2 vārdos aprakstāms, bet man patīk, ka viss kaut kas notiek. Līdz ar to es nenožēloju. Nevienu dienu, kad atgriežos atpakaļ Rīgā. Arhitektūra un dizains, Nevelk mums reizēm ir bijis žurnāls Arhitektūra plus dizains kaut kad padomu laikos, Principā jau ir jau vienmēr tas lielais strīds, vai māksla ir, visu radošo sfēru, māte, vai arhitektūra ir, visu, grafisko un pārējo tehnisko inženieru zinātni, tā galvenā lieta. Bet, manuprāt, arhitektūra un dizains tās ir pat pārāk savienojams lietas, kurā vienā brīdī pat nedrīkst teikt, tā ir tikai arhitektūra vai tā ir tikai dizains, Tas ir jēdziens, kas ir tik saplūdis, un arī mūsu darbos, 1+1 darbos, mēs tomēr mēģinām aptvert to visu, bet nemēģinot pat izdalīt arhitektūra, pilsētu būvniecība un dizains. Līdz ar to es domāju, ka dizains kā tāds vārds, es uzskatu, tā ir arī zināmā mērā mana darbdienas sastāvdaļa, kuras risina mazliet savādāk nekā to dara grafiskie dizaineri, vai reklāmas dizaineri, vai tīrie produktu dizaineri, kur nodarbojas tikai ar mēblēm. Man tomēr, tā lielā māte ir arhitektūra, un līdz ar to caur to man nāk kaut kāds skatījums uz lietām, varbūt daudz konstruktīvāks. Un tad, protams, arī tu vienu dienu saproti, tev tūlīt vajag vizītkarti, un tev nav ko. Un tad tu mēģini risināt šo lietu asprātīgi un vienkārši, protams, nemēģinot devalvēt to vērtību, kad vizītkarti ir kaut kas reprezentējošs. Bet mēģinot no tām vienkāršām lietām izvilkt to labāko, līdz ar to tev ir atgriezums un zīmogt virsū un individuālā vizītkarte. Pieauga ambīcijas, likās, ka ir lielāks vajadzīgs tie zīmogi.
un vizītkartes un tīrāks tas dizains. Ja tu vienmēr tev liekas, ka tu sasniedz kaut ko, bet tu redz, ka viņš vēl var augt un augt un augt. No vienas puses studijas zīmogs parāda mājaslapu vispārējo uz to pašu kartonu gabalu. Otrā pusē, protams, katrs darbinieks uzspiež savu zīmogu, ja, mums ir 1 vai 2 vai 3. Tad man ir multifunkcionāla vienība, kas man nemaksā principā neko. Tas ir tas kaifs, ko mēs ķeram, atrodot labu pielietojumu vienkāršajās lietās. Jā. Tas darbs izauga daudz dziļāk. Mēs taisījām gan šo interjeru, gan tehniskos konceptus un ventilāciju un nonācām arī par mēbelēm. Ja. Tas ir office ar 1200 kvadrātmetriem, 70 cilvēkiem. Tad tieši no šī argumenta, ja teiksim, visu saliekot kopā, ir radies plaukts Rainis par to, vai dizains varētu būt pieejams un pašsaprotams tāpat kā, piemēram, Raiņa dzejaskrājums jebkur latviešu mājās. Jā. Tas, protams, sākās ar to, ka ir svarīgi gan cena, gan dizaina risinājums, gan tā vienkāršība. Un ar vienu lienu alerģiju pret brīvstāvošām, teiksim, gardrobēm, kas ir visos ofisos arī ir, radās doma par smilgu. Smilgas ir nosaukums ir šai gardrobei, kur mēģina būt ne tikai praktisks elements, bet arī brīvi stāvoši vai tukšumā stāvoši dizaina elements. Ar parastākajām skrūvēm, ko var atrast būvniecības veikalos, dabūt gatavu gardrobu, kur neizstāsts pretīgi un kur, teiksim, idejas vārdā var gan ieslēgt, gan izslēgt. Ja? Līdz ar to atvieglojot, teiksim, priekšnam apgaismošanu tajos stūros, kur stāv arī tās drēbes. Protams, ka dizainam jābūt ir funkcionālam, viņam jāiespilda savas prasības, kādēļ viņš ir radies, kādēļ viņš ir nepieciešams, vai viņam jābūt pamanām vai nē. Bet līdzīgi jau dizains ir tāpat kā tāds labs ēdiens, kur tu restorānā pasūti, viņš ir tieši tāds, kā tu vēlies, viņš izskatās apetītīgs. Tajā brīdī, kad tev nav jāpievieno pipari vai jāuzber pāri sāls, tu jūt, ka viņš ir perfekts. Un tev veidojas, teiksim, tā škrobe par to, ka dizains nav pieejams. Ja dizaina pamatdoma tomēr ir būt funkcionālam, kalpot cilvēkam, un funkcionālisms ir dizaina pirmā sastāvdaļa. Tajā brīdī, kurš pārvēršas par luksus kaut kādu ikonu, kur ir tikai pāris, teiksim, cilvēkiem, kur par to nespēja novērtēt, bet tāpēc, kad interjeris viņiem ir ielicis iekšā, lai būtu bildēs labi izsītos, man liekas, ka tas nav pareizi. Un tas arī man liekas, ka dizains nedrīkst būt dārgs, viņam jābūt ir funkcionālam, pieejamam.